Sveiki! Vai tu zini, kas ir latviešu folkloras krātuve? Neuztraucies! Tas nav tikai tas, par ko tu lasi literatūras grāmatās. Folklorā ir visdažādākie izpausmes veidi. Dzeja, dziesmas, tradīcijas, ticējumi, pat mīmi ir folklora. Bet kur to visu glabāt? Kur meklēt mūsu vēsturi? Latviešu folkloras krātuvē. Tā tagad atrodas ēkām aiz muguras. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 5. stāvā. Nākamā gada 2. decembrī tā svinēs savu 100 gadu jubileju. Latviešu folkloras krātuve ir senākā akadēmiskā institūcija Latvijā ar mērķi pētīt un meklēt latviešu tautas pirmsākumus. Latviešu folkloras krātuve tika izveidota pateicoties folklorists un skolotājs Annas Bērskalnes ierosmei un uzņēmībai. Pateicoties viņai, tieši tu tur vari atrast dažādas tautas dziesmas, ticējumus, sakāmvārdus un paražas, kā arī apskatīt dainu skati. Iepazīstot savas tautas tradīcijas, tu vari justies tuvāk saviem senčiem un iespējams pat svinēt autentiskas kāzas. Varbūt tieši tu savās kāzās vēlies iekļaut tādas latviešu tradīcijas kā apdziedāšanos. Tautiešam acis spīd, uzmaniem skatoties, kaut man būtu kniepadāta, es tam acis izbadītu. Nerādi tautmēte tik ātri acis, ja acis rādīsi, bezgode būsi. Latviešu folkloras krātuvē var svelties iedvesmu mūsdienu folklorai un saviem daļdarbiem, kā to darījuši daudz slaveni komponisti. Piemēram, Selga Mēnce ar savu kora dziesmu Kur tu biji bālēniņa, kas tika atskaņota 27. dziesmu svētkos.